Labrīt, labdien, labvakar. Man ir tāds jautājums jums, un lūdzu uzrakstiet komentāros šajā brīdī. Vai jūs ticat, zinat, jums ir pierādījumi savu personīgie, jūsu personīgie, iepriekšējai dzīvei? Vai jūs zinat, ticat, jums ir jūsu personīgais stāsts par to, kur jūs esat atcerējušās savas iepriekšējās dzīves? Lūdzu, padalieties. 2018. gadā mans izziņas ceļš, mans personīgais, es runāju tikai un vienīgi par sevi, bet domājiet katrs par sevi. Mans personīgais ceļš sākās ar izziņu, ar reinkarnāciju pēc Māra Drešmaņa un tālāk Ingas Ružickas, pie kuras es arī mācījos iepriekšējo dzīvju pārskatīšanu, vērošanu, ieiešanu tajā. Un tikai jau ar gadiem es sapratu, ka vienkārši tas kanāls, kas iet cauri dzīvē, man viņš ir bijis atvērts vienmēr, un tas nav nekas brīnumains, un tas nav nekas ezotērisks vai kaut kas unikāls. To var visi, bet katram ir, protams, savs. Mans ceļš sākās ar dvēseles izziņu, un jau atkal varu teikt, pēc gadiem tas ir tik likumsakarīgi. Mums ir traumas, mums katram ir traumas un bēdiņas, un kas tik mums nav, ko mēs esam ieguvuši šajā dzīvē. Bet tieši šajā laika posmā, kad mēs esam tik informēti par visu, par visu, kā vai kādu informāciju mēs viņu varam dabūt. Vairs ar to vispār nav bēdiņu un problēmu. Es atceros pirmos gadus, tad šis 17. 18. gads, ka informācijas bija pieejamas lielākoties krievu valodā un latviešu valodā bija diezgan maz. Un tad sākās 19. 20. gads, teiksim tā, ezotēriks uzplaukums, un tas viss dalījās tik ļoti dažādi. Šizotērika, ezotērika, dažādi virzieni. Kas tik nav, kā tik mēs sevi neapsaukājam un kā tik mēs nesaucam sevi. Bet tam vispār šeit uz zemes ir, šeit uz zemes, šajā dzīves laikā tam vispār ir tik maza nozīme. Jo tas viss tiecās vēl dziļāk, vēl tālāk, tas viss tiecās dvēseles ceļā. Un uz šo dzīvi mēs jau kā dvēseles atnākot katra savā dzimtā, jau atnācām ar, to sauc tātad par dvēseles traumām. Un te mēs visādi spēlējamies, te mēs visādi izpaužamies, visādi sevi meklējam, visur braucam, visu kaut ko daram. Jau tas lielais bums ir pārgājis, un daudz cilvēku ir atmetuši ar roku, jo bija tas laiks, ka mēs visur gājām, visur sevi izpētījām, dažādas metodas izzinājām, dažādas teorijas izzinājām, dažādus virzienus paņēmām kā savus. Un tajā visā galu galā, manuprāt, pagājuši gadu, 2025. gads bija ne tikai man lūziens, bet lūziens daudziem, kuri atgriezās tajā vietā, kur bija apmēram 17. 18. gadā. Es domāju, savā darbā, kaut kādās attiecībās, kuras it kā bija pārtraukts, bet atgriezās, piemēram, pie vecākiem, pie bijušajām. Un tajā nav nekā ne laba, ne slikta, tā vienkārši bija. Un jautājums jau bija par iepriekšējām dzīvēm. Tas jēdziens ir tik plašs un tas ietver tik daudz. Un, kā jau minēju,
tad, kad es sāku savu dvēseles ceļu šeit uz zemes apzināti, tad kas manā dzīvē nav tā? Un tas jautājums, ar kuru es gāju cauri gadiem, un tas jautājums, kuru es uzdevu sev tikai pēc 10 gadiem, es to varēju sākt šķetināt, bija, kāpēc? Kāpēc man nodega māja? Kāpēc mēs, kā jauna perspektīva ģimene, sākot savu dzīvi laukos ar 3 maziem bērniem, kāpēc mūs nonulēja? Uz šo jautājumu es esmu saņēmusi vairākas atbildes no vairākām pusēm. Un pateicoties tam notikumam, tādu skaidru atbildi, protams, ka neviens man nepateica, kura man būtu apstiprinājums. Jā, sapratu, tas bija tāpēc un tāpēc. Un tieši tik vienkārši. Tas bija nelaimes gadījums, kur vecā mājā žurkas sagrauza vadus. Un tieši tik vienkārši. Bet tas notikums mani aizveda tik manos lielos, plašos meklējumos. Un jā, tā pirmie mani meklējumi bija caur iepriekšējām dzīvēm. Un es vairākās savās iepriekšējās dzīvēs esmu atcerējusies arī notikumus ar ugunsgrēku. Un pirmais notikums, kas man absolūti lika par to padomāt, kā par karmu, kā par ko sēsi to pļausi, kur es pati atcerējos savu iepriekšējo dzīvi, kur es pati aiz kaut kādām lielām jūtām esmu šķūnī pielaidusi uguni, un tas tā kā iedeva man apstiprinājumu, bet tāpat laikā ielika mani baigā vainas sajūtā. No vienas puses, ok, jā, ir karma, tagad man ir jāmaksā, un otras puses vainas sajūta. Kāpēc bija jācieš manai ģimenei? Kāpēc bija tas, kāpēc bija šis, tik ļoti daudz jautājumu. Un pētot un skatoties savas iepriekšējās dzīves, un tāpat laikā ejot apmācībā un strādājot ar citiem cilvēkiem un palīdzot viņiem atcerēties viņu iepriekšējās dzīves, šī vainas sajūta mani nepameta un man palika pa šauru. Man šī dvēseles izpēte caur iepriekšējām dzīvēm, šī metode, man palika pa šauru. Un es atceros to mirkli, kad pēc kāda klienta, cilvēka, kurš bija atbraucis pie manis uz mājām, bija ļoti brīnišķīgs seans, bija ļoti brīnišķīgas atklāsmes, bet bija sajūta, ka ir pa šauru, ka vajag kaut ko, kā to visu sazemēt uz zemes. Un par to nākamajā. Tātad ar metodi, vai kāds man skaists filtrs uzlikās? Nu, lūk, tāpēc jau mēs te esam tik tā kā, lai šos filtrus izmantotu. Jā, tātad ar iepriekšējās dzīves metodi, jo tad, kad mēs mācāmies kādu metodi pie meistariem, mums savā ziņā ir jāietilpst tajos rāmjos, jo ja es laukā, respektīvi sociālos tīklos un jebkur es to stāstu, ja es stāstu, ka es šo metodi, un tajā 18. 19. gadā tas vēl bija vēl stingrāk, droši vien manā galvā, ne jau vispār. Un tā mēs arī tikām mācīti reinkarnacionologi. Un, ja cilvēks nāk pie manis, viņš, protams, nāk zinot, kas tā ir pa metodi, un jā, tā sajūta ir pa šauru, ir pa maz. Es kaut ko šeit varu vēl darīt, bet manī nav zināšanas, manī nav sapratne, ko darīt. Un tad es ļoti tīši nokļuvu sistēmisko sakārtojumu darbnīcā pie Marijas Sils,
Mēs toreiz aizbraucām ar draudzeni ar nokavēšanos. Es iegāju pusceļā, un pēc pirmā darba, toreiz, protams, es nezināju, kas tur notiek, man nebija ne jāsmas, bet tā sajūta vispār nebija šaubīga, ka man uz turieni jābrauc un tajā jāpiedalās. Un jau pēc pirmā darba es sapratu, es neko nesaprotu, kas tas ir. Bet šito es gribu iemācīties. Es nezinu, kas tas ir, bet es to gribu iemācīties. Kas ir tas, uz ko es skatos. Un tas bija mirklis, tas bija labs mirklis. Un tad es ar gadiem, ejot pie savas skolotājas Marijas Sils, gan pie citiem meistariem un tālāk jau apmācībās Latvijā, apgūstot sistēmisko sakārtojumu metodi, mans ceļš paplašinājās. Un, saprotiet, salikās 2 kanāli. Tas, kad ir šis iepriekšējo dzīvju, jeb dvēseles, jeb gara kanāls, kāds ir tas vārds pareizais, bet tā sajūta vienkārši, ka šeit, tad, kad bērniņš piedzimst, viņš ienāk caur dzimtu, ir maziņš kunkucītis. Protams, atkal tur teorijas atšķirās, bet es stāstīšu tā, kā es to saprotu. Un kā man ir ērti to sajust un izstāstīt. Bērniņš piedzimst, un viņš ir ienācis dzimtā kā jaunākais dzimtas loceklis. Un tāpat laikā, un atkal tur ir vairākas teorijas par to, jau mammas puncīt vai jau dvēselīte staigā apkārt, ienāk dvēsele mazajā ķermenītī, mazajā kunkucītī, un savienojas šie 2 lielie spēki, kurus mēs kā cilvēki ar prātu vispār nevaram saprast. Mēs varam tikai tajā iet un to pētīt, just, skatīties, sagrupēt savā prātā. Un tādā veidā savu dzīvi darīt labāku, foršāku. Un tad, kad es sāku izzināt sevi, man saslēdzās tik nenormāli daudz lietas kopā. Vienkārši, man bija tur pieredze ar iepriekšējo dzīvi tādu un tādu. Es atcerējos gan savas pieredzes, gan klientu pieredzes. Un šeit pieslēdzās dzimta. Tad nevis pieslēdzās dzimta. Protams, ka es sāku izzināt teoriju. Protams, kad arī mana dzimta sāk redzēt, ka te viens dzimtas loceklis sāk kaut ko šuri, vai ne? Kaut kas sāk notikt. Un mums taču nav sveša, vismaz man nav sveša vēļu pasaule, izslēgtie vai atzītie, celtie vai grautie dzimtas locekļi, nepiedzimušie bērni, un kur nu vēl visas personības daļas, dvēseles daļas. Tas viss vienkārši salikās kā tāds puzlītis. Un es varēju sākt sevi pārdot, sevi piedāvāt plašāk, bet vienmēr man ir jāizzina sevi līdz galam, lai es varētu stāstīt otram cilvēkam, lai es varētu piedāvāt sevi otram cilvēkam. Un šeit es gribu iestarpināt vienu piemēru, kā vislabāk to saprast. Pēc pirmās profesijas es esmu pavārs. Es nostrādāju daudzus gadus ēdināšanā, un es nekad nevarēju uztaisīt vai piedāvāt ēdienu ēdināšanā un arī mājās, kamēr es pati viņu nebiju sagatavojusi tā, kā man garšo. Man garšo ēst, man garšo viss, tāpēc ar to man nekad nebija problēmas. Un arī tur es saprotu, kad es atceros, man ēdināšanā jautāja, vai tu vari uztaisīt burgeru? Un es saprotu, es to burgeru nekad no tiem produktiem, kas man ir, es nekad viņu neesmu pagaišojis. Pirmais burgers man ir jāuztaisa pašai ar visām mērcēm, ar visu, jāpagašo, jāsajūt, kā es viņu varu nokost. Tad, kad sākās tas burgeru laiks, tad visas šitās netīrās mutes, vai ne? Un vispārējais.
Un šeit ir atkal tas salīdzinājums. Es nevaru piedāvāt otram, kamēr es pati neesmu to pagaršojusi. Un tāpatās arī bija ar visām praksēm, ar visām zināšanām, ko es, protams, arī man ir daudz dažādas zināšanas un prakses, kuras es esmu apguvusi tehniski, kuras man ir derējušas vai nederējušas, bet sistēmisko sakārtojumu metode, kā to mēs saucam Latvijā, nevis mēs, bet es, bet arī skola, kurā es to mācos, izmanto šos terminus, kad man pašai neder viens vai otrs instruments, vai es ar to nevaru kārtīgi miedarboties, vai es esmu to apguvusi, mācījusies, redzējusi, bet man par to nav attiecīgs. Piemēram, ja es mācos praktiķi, es nevaru piedāvāt sevi kā meistaru zināmā metodē. Piemēram, neirografika. Es izmantoju neirografiku savā ikdienā. Man ļoti patīk, it sevišķi, ja kaut kur redzu, un tad, šis ir ļoti labs instruments, bet es to nevaru jums rādīt, cilvēki mīļie, kā ziniet, izmantojiet tagad neirografiku, un es jums parādīšu, kā to dara. Es to nevaru, un tā ir ar visu pēc kārtas. Bet reinkarnacionika un sistēmisko sakārtojumu metode, tās ir manas, šādi ir nosaukts tas Latvijā, bet kopā tas saliekās, un man ļoti gribētos, lai jau nākotnē, par to nākamajā video, kad jau nākotnē, kad tādi cilvēki kā es, kuri savelk kā peles midzenī no visām pusēm dažādas metodes un apgreito un apmuļā sevi, un tad dalās ar cilvēkiem. Manā mājaslapā ir tāda ailīte, kur es esmu priekš sevis pierakstījusi pateicību tiem meistariem, ar kuriem es esmu, un tie ir, protams, parasti cilvēki, bet priekš manis tie ir mani meistari, kuriem es esmu pateicīga par to, ko šobrīd es māku, zinu, protu, varu, un par ko es varu runāt skaļi. Un tas nemainās. Hierarhiski visi tie cilvēki, kas man ir devuši zināšanas, vai no kuriem es esmu noklausījusies zināšanas, un es esmu to paņēmusi sev, hierarhiski tie ir par mani augstāki. Neskatoties ne uz gadiem, ne uz vecumu, ne uz piederību, dzimtu vai vēl kaut ko, vienkārši priekš manis, tie ir man hierarhiski augstāki. Tāpēc tā vienkārši ir ar pateicību, paldies par zināšanām. Un nākotnē es ceru, ka mēs vairs, protams, ka mēs piekabinam sev dažādus savus činus, pagonus, kas nu mēs esam, tā šeit ir iekārtots, bet nākotnē jau, tad, kad ir kāds izmanto pseidonīmus, bet mans vārds uzvārds nav tik populārs, manuprāt, ka Latvijā nav neviens tāds vārdu salikums Melta Januša Rauba, un lai nākotnē vienkārši es uzrakstot savu vārdu, jau zem tā būtu nevis metodes nosaukumi, un tas par mani kaut ko stāsta, bet mans vārds, un ne tikai mans, bet katra cilvēka vārds, kā piemēram, tad, kad mēs nosaucam, dzirdam, izlasam, piemēram, Marijas ielas, tur uzreiz ir skaidrs šāmane, un apakšā ir ļoti daudz visa kā Kristīnas iela, viņām ir tik līdzīgi uzvārdi, vai ne? Piedodiet.
Vai ne? Un uzreiz mēs saprotam pirtnieci, bet zem tā apakšā ir ļoti daudz gudrības, zināšanas, visa kā. Tas tāpatās, kā šobrīd prezidenta vārdu mēs nosaucam, un mēs saprotam, ka tas ir prezidents, vai politikā, vai ne. Vārdus nosaucam, un mēs tā kā saprotam, kas viņi ir. Nu, tie, kas seko politikai līdzi. Tāpat arī ikdienā. Un kāpēc man ir tāda vēlme? Tāpēc, kā jau es pirmajā video teicu un atgriezīšos atpakaļ, bija laiks, ka mēs, tā kā nevis visi, bet ļoti liela daļa cilvēku daudz kur gājām, daudz ko apmuļājām, daudz ko darījām, daudz ko sevi uzsūcām, galvas bija šitādas. Un kāds padevās, kāpēc? Tāpēc, ka nebija vēlamais rezultāts. Un kāpēc nebija vēlamais rezultāts? Un kāpēc šis garais stāsts par to, ka man kļuva par šauri un man vajadzēja plašāk, kur es aizgāju uz sistēmisko sakārtojumu metodas apmācībām un šobrīd jau praktizēšanai. Tāpēc, ka pats svarīgākais, un man liekas, šis ir pats svarīgākais teikums visā manā šī rīta sarunā. Svarīgi ir katru mūsu zināšanu sazemēt, ienest ķermenī. Kaut kas mūsu izziņas ceļā, kur mēs kaut kur ejam, kaut ko daram, kaut kas no mūsu apziņas, no mūsu ķermeņa, no mūsu visas pasaules, šīs te pasaules, kas ir ap mums, kaut kam ir vieta aiziet. Un tieši sistēmisko sakārtojumu prakses to rāda, ka fiziskais ķermenis reaģē un kaut kam ir vieta aiziet, un mūsu ārpasaulē mēs kaut ko zaudējam. Vienkārši to vienmēr mēs nesaliekam kopā ar mūsu praktiskajām darbībām, un kaut kam ir vieta ienākt. Un ja mēs katrs viens tikai informatīvi ejam un piedzīvojam kaut kādas kalipses, kaut kādus notikumus, un to fiziski ar mūsu rokām, kājām, galvu, muti, degunu, tad jebko ar visu mūsu neienesam fiziskajā pasaulē, tas viss vienkārši izgaist. Kaut kas nosēžās ķermenī, bet pa lielam tikai galvā malšana. Tāpēc tik ļoti vērtīgi ir to, ko mēs zinām, ienest mūsu ikdienā. Un tie parasti nav nekas sarežģīts, tikai mums ir jāpieliek sava piepūle. Piemēram, no manām sistēmisko sakārtojumu prakses grupām, kur notiek kaut kāds darbs un kaut kādi notikumi, un rezultātā es sajūtu vēlmi pateikt, tad gaisā nolasās vajadzība vēlme, lai cilvēks, kuram ir bijis tikko darbs, uzraksta vēstuli, aiziet kaut kur un nolaik svecīti, vietas iedošana iztumtajiem dzimtas locekļiem, kur reāli, ja nav šī kaut kāda fotogrāfija vai zināšanas par to, vienkārši paņemt papīru, uzzīmēt un ielikt ģimenes albumā. Tas ir darbības, kuras mums vienkārši ir jāizdara, un tā pēc jebkādas, kaut kā nāk man prātā ar šo neirografiku, vai ne, kad es atceros, kā bija. Es pati esmu visām tām kļūdām izgājusi cauri, es nestāstu par citiem, es stāstu tikai un vienīgi par sevi. Ja mēs piedalāmies kaut kādā grupā, notikumā, ir kaut kāda privātā konsultācija vai darbs, tad pēc tam tiešām ir kaut kas ar to jādara. Varbūt kaut kas tāds, kas liekas nenozīmīgs un būs jau labi, bet tas ir jāizdara. Un šajā vietā, šajā nedarīšanā liela daļa cilvēku pa šiem gadiem, ir cevišķi tad, kad mēs visi pacēlāmies gaisā šajā Zoom ēterā, un kā bija visbiežāk, aizslēdz ciet vai noliek datoru un būs jau labi, nedarīšu, un kur mājās vai nedarīšu. Un padevās. Un cilvēki padevās, jo paši neizdarīja, noticēja tam.
ja tas otrs cilvēks, kas kaut ko mums stāsta, kad šobrīd notiek tādi un tādi procesi, jūsu dzīvē mainīsies tas un tās, ja jums būs tāds un tāds darbības. Ne visi meistari to teica, bet mums pašiem tā, bija jāsaprot, ka ir jāienes tas fiziskajā ķermenī. Un tie, kas to neizdarīja, es tā skaitā, bet man Dievs iedeva otru iespēju, caur lieliem zaudējumiem iedeva otru iespēju, lai darītu savu dzīvi labāku. Jā, es tā beidzu to iepriekšējo video ar to, ka Dievs man iedeva iespēju, izklausās traki, vai ne? Es pati tā kā sabijos no tā teikuma, bet ja reiz es tā pateicu, tad paturpināšu. Un jā, šis 2025. gads jau pats sākums likās, ka kaut kas īsti nav. Kur ir solītā laimīgā zeme? It kā viss tā kā pasaulē ir forši, bet nav. Un ir tas stopars. Es tā kā īsti nesaprotu, ko darīt, kā būt, kur ir mana problēma, kas pa lietu. Un tikai šobrīd, tagad runājot ar jums, atklāti un drosmīgi, tik ļoti daudz visa, kā cilvēki ir man nākuši palīgā. Es esmu gājusi pie meistariem, un viņi skaidrā balsī man ir teikuši, bet vai tas viss atnāca līdz manī? Nē, protams. Un tas ir normāli, tas ir cilvēcīgi mums visiem tā ir. Tur nav nekā laba, nekā slikta. Vienkārši tā ir. Un es stāstu savu pieredzi. Ja tu atpazīsti savu, vienkārši ir par ko aizdomāties. Ok, man arī ir tur kaut kādas astes, kuras es neesmu savā dzīvē, neesmu savā dzīvē pabeidzis. Un ar visu to, ka viss materiāls ir, tātad teorētiskais materiāls ir, mums ir ļoti daudz video, mums ir ļoti daudz pieraksti, mums noteikti ir pilni telefoni, ne tikai man, bet arī zinu, ka maniem paziņām ir ar balss ziņām, kuras visu laiku atliekās, jo ir labi. Un tur visur aiziet enerģija. Tur visur uz apakaļ aiziet enerģija. Un šeit ir tā vieta, kāpēc ir jēdzīgi, forši, labi. Iesaku iet un pētīt savas iepriekšējās dzīves. Jo ja mēs šajā dzīves laikā daudzas lietas, ko mēs sev esam apsolījuši, ne jau citiem, bet sev, kur nu vēl citiem, bet sev esam apsolījuši, pateikuši, jā, es to izdarīšu, bet rezultātā es to neizdaru. Jebkas. Galvā, sirdī, dvēselē, fiziskajā ķermenī, respektīvi kaut kādas darbības, kaut kādas domas, kaut kādus savus procesus mēs viņus neizdaram. Tas viss paliek. Un iedomājieties, cik mēs dvēseliski esam daudz dzīvju garumā neizdarītas lietas neizdarījuši. Sapņos meistarībā, tātad neizdarījuši daudz dažādas lietas, ko esam jau iepriekšējās dzīvēs gribējuši, kaut kādu iemeslu pēc tas nav bijis sanācis, negribēšanas pēc. Jūs domājat, ka mēs tikai tagad esam slinki? Mums ir ļoti daudz dažādas dzīvju pieredzes, kur mēs arī esam daudz ko pieredzējušas dažādos ķermeņos, vai arī man ir viena pieredze man personīgā, kuras vienu dzīvi atcerējos, kuras, man liekas, kas bija puisis, vīrietis, nevarēja īsti saprast, jo tur tajā dzīvē ar dvēseli bija maz sakara. Es to visu dzīvi noskatījos no augšas. Un pilnīgi, bezjēgā dzīvoju. Pilnīgi absolūti bezjēgā dzīvoju. Pilnīgi, es vienkārši tā kā toreiz pavadoņu, tad mans dvēseles pavadonis, konsultants man tā kā uzdod uz laiku jautājumus, un es man viss vienalga, man viss chill, man viss tā kā pilnīgi bezjēgā kaut ko dzīvoju, un es nevarēju ieraudzīt, ka man būtu kaut kāda fiziskā, tajā dzīvē kāda fiziskā kaita, bet vienkārši. Un ko jūs domājat?
tagad nonāku līdz tās dzīves beigām, kaut kā tur, nomirstu, arī bez emocijām, un nākamā dzīvē es esmu akmens. Šī tā pieredze man jau lika aizdomāties par to, ko es vispār gribu jums šodien pastāstīt. Un tas noteikti būs nākamajā video. Un es esmu akmenī, un es vienkārši tik skaidri, tā bija tāda tik forša pieredze. Es atceros, toreiz gan es braucu uz Jūrmalu, uz Ventspils, man ne speciāli, bet sanāca tā, ka mēs ar vīru bijām pēc tam Ventspilī, un es vienkārši tiem akmeņiem skatījos, un domāju, kā? Es esmu šeit un tur un tā. Tas bija mans vēl viens lūzienu punkts. Kāpēc es sapratu, ka man ir pa šauru šitas. Ja jums arī ir kaut kāds šitāds te, kad es esmu akmenī, kā tad man dvēseli ir akmenī un kā tad es esmu šeit. Par to būs stāsts. Un mani ielie es tā kā dvēsele, tātad, ja tu negribi dzīvot aktīvu, normālu dzīvi un piepildīt dvēseles pieredzi ar dažādām pieredzēm, tad pasēdi akmenī. Protams, ka pavadons un viss mums tas seans beidzās, un tā tas arī palika, bet tā sajūta, ka tu vienkārši esi akmens. No vienas puses bija ļoti patīkama, jo ļoti nomierinājās prāts. Mans šis prāts vēl esot tajā atmiņā, kas nav atmiņa, bet kas ir vienkārši dvēseles aspekts, kas tur ir. Un patsāvoši, jo laikā nav laiks. To es domāju arī, mēs jau lēnām visi sāk, kas tie, kuri skatās šādu satura sarunas, jau saprot, ka laikā nav laiks un viss ir vienā laikā. Tāpēc tas bija arī vēl viens lūziens, ka paga, stop, es te kaut ko tagad nesaprotu, jo pirms tam tas mans izziņas ceļš bija no dažādiem ķermeņiem, piedzimšanas nāve, bet kā tad no tā akmens iziet ārā? Un šī ideja, vērojot tālāk, kas notiek ar mani, kā es tālāk eju pa dzīvi, man arī turējās līdz. Un viņš nav mazais bērns, vai ne? Viņš iedod parāda reālajā manā ikdienā, ka ir iepriekšējās dzīves, bet tāpat laikā, ir paralēlās dzīves. Ir mana dvēseles nākotnes versija. Un kāpēc nākotnes versija? Jo tad, kad ar to saskaroties, un to mēs varam redzēt visbiežāk sapņos, jo man vismaz nav bijis pieprasījums, man liekas, ka tas vairāk ir channelingistiem, bet tur atkal nav šie personīgie piedzīvojumi, klientu personīgie piedzīvojumi, kad ir šis channelings par nākotni. Un nākotni tās ir vienkārši tādas versijas par to, kā varētu būt. Un par to nākamajā video. Par šīm laikā nav laiks un viss ir vienlaicīgi. Es priecātos, ja pie manis atnāk kāds cilvēks tieši uz iekšpasaules izpētīšanu un vēlmi izzināt sevi kādā nākotnes versijā. Protams, šīs dzīves manas vecuma dienas. Gan sistēmisko sakārtojumu metodē ir modelēšana, bet tur vairāk vai mazāk ir kaut kāda situācija, un tad šīs situācijas ietveros modelē, kā varētu būt uz priekšu. Un tad cilvēks ejot vai nu caur aizvietotājiem vai pats, sajūtās, kā ir. Bet tur nav tāda 100%, būs tā, jo ko nozīmē 100%? Mums tas patīk, kā mēs tur jūtamies, mēs mums der, ja mums nepatīk, mēs šitas nedara. Tāpat arī tad, kad es vedu cilvēkus uz iepriekšējo dzīvi, arī tur ir šie izvēle par dažādiem ceļiem, bet cik ir mana pieredze un mana personīgā pieredze,
ka tur ir cilvēks iekāp galvā, tāpēc, ka tur viņš ir pats sev, tu tā kā pats izvēlas savu kaut kādus savus ceļus. Pirms atceros, ka bija metode, kur tātad ir kaut kāda situācija, kuru izskata no šīs dzīves, aiziet uz iepriekšējo dzīvi, paskatās likumsakarības un tad atnākot atpakaļ. Un šobrīd tad ļauj iztēloties sev 3 ceļus, tādu, piemēram, ja ir runa par mācībām, attiecībām vai kaut ko tādu. Un tur ļoti bieži ieslēdzās prāts, ļoti elementāri, tāpēc, ka prāts mūs sargā. Mūsu prātam, mūsu loģiskajai domāšanai, prātam, vienalga, kā mēs to nosaucam, ir aizsardzības līmenis un ir ļoti grūti sevi aizlikt līdz dvēseles līmenim un ļauties tām, ko dvēsele rāda. Jo, jā, ir grūti. Ir patstāvīgi grūti, tāpēc arī es izvēlos, ja ir šī ieskats nākotnē, rītdienā, parītdienā, tad ir šī modulēšana, kur caur aizvietotājiem skatās iespējamos variantus, un cilvēks pats, kurš ir pieprasījumu izteicis laukā, pats pieņem savus lēmumus, skatoties uz aizvietotājiem un vērojot, jūtot sevi. Un prāts tur pilnīgi atslēdzās. Tas ir ok, tas ir forši. Bet caur iepriekšējo dzīvju prizmu ir visādi. Manas pieredzes ir ļoti tādas prātīgas, es gribētu teikt. Manas personīgās arī, jā. Nu, lūk, un par šo laikā es nezinu, vai es varēšu pastāstīt, bet es drusku ieskicēšu. Tad, kad mans dēls aprīlī izvēlējās pamest šo zemi, un šobrīd es varu teikt, jā, tā bija viņa personīgā izvēle. Un, protams, kad es daudz par to, tas droši vien arī mans būs, tā kā es minēju jau dažus video atpakaļ, vai ne, kad pateicoties tam, kad 2008. gadā mums kā ģimenei nonulēja matēriju, mūsu māju, un šobrīd es sēžu savā mājā, jaunajā mājā, jau ne tik jaunajā, vienkārši mājas nekad netiek uzbūvētas, vai ne, tāpēc liekas, ka visu laiku jaunajā. Es domāju, bērniem vienmēr tā būs vecā māja, bet mums ar vīru, man liekas, vienmēr šī būs jaunbūve, jo visu laiku tiek kaut kas būvēts un darīts. Un 2025. gadā man nonulēja. Dzīvē nonulēja. Es pat nezinu, kā lai pasaka, būšana kopā ar dēlu fiziskajā plānā, kurā vietā, ko es pat nezinu, vai es kādreiz sapratīšu, pieņemšu, zināšu, jutīšu līdz galam, kā tas ir, kā šeit uz zemes es vairs nevaru samīļot savu Tomu, bet Dieviņš nav mazais bērns un tukšums neatstāja un iedeva man pieredzi, personīgo pieredzi sajust, ka ir nevis iepriekšējās dzīves, bet ir paralēlās dzīves, kuras ir dzīves sajūtās, dzīves emocijās, dzīves dvēselē, bet nav taustāmas. Tūlīt pēc tā, ka mans Toms aizgāja uz dvēseļu pasauli, man parādīja 2 naktis pēc kārtas paralēlās dzīves, kuras bija tik reālas un tik no šīs dzīves mazi gabaliņi, bet ar citu scenāriju. Un es pēc tam tā dusmojos, ka es uzrāvos augšā un neko nepajautāju. Un neko neizzināju, respektīvi, prāts absolūti tur bija atslēgas, bet es sevi uzrāvu no tās sāpes augšā, jo es sapnī
nosauksim to par sapni, apzinājos, ka tas ir viņš, ka tas ir Toms, bet citā scenārijā un dzīves un taustāms. Un tad, kad es pamostos no šiem sapņiem, man ir vairāki, vienkārši šobrīd stāstu, kur man absolūti mana dvēsele, mana dzimta parādīja, ka ir vēl šīs paralēlās dzīves, kuras paralēli iet, vienkārši viņas paralēli notiek. Šeit es sēžu, šeit es viena, un te blakus notiek vēl citas versijas, kurām mēs šobrīd varam pieskarties katrs. Vienkārši man 100% apstiprināja, es domāju, ka tā bija Toma dvēsele, man tā ir viegli domāt, bet viss mans kosmos, visa uzbūve, un es saku paldies Dieviņam, Dieviņš to tā teikt man parādīja, un es varu to teikt tā, kā man ir ērti, ka šīs paralēlās dzīves, viņas vienkārši pastāv, un sapņos vai ikdienā viņas ir tik taustāmas un tik sajūtamas, bet prātā ikdienā un tā sadzīvē viņas nav. Jā, un pagāja kāds laiks, un jo šīs satikšanās ar Tomu citās paralēlās dzīvēs un tās divas dzīves, ko man parādīja 2 naktis pēc kārtas, tās bija minūtītes, sekundītes, bet tās man toreiz iedeva sirds mieru, protams, ne aktīvo tādu dzīves mieru, bet tādu sirds mieru un tādu āķīti, ka ir tā. Es par to padomāšu un parunāšu un pastāstīšu sev un citiem vēlāk. Un cik tad ir? Maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris, janvāris. Jā, 9 mēneši. Tas ir tieši tik, cik cikls iziet, vai ne? No dzimšanas, no bērniņiem. 9 mēneši, 9. novembrī, devītnieks jūtās pēc manas valodas, ka es varu par to parunāt. Un šīs paralēlās mūsu līnijas, kas mums iet, viņas vienkārši iet, mēs viņiem varam pieslēgties daudz cauri jebkurām metodēm, bet sapņos viņas, man, piemēram, sapņos viņas ir aktīvākas, jo tad prāts ir aizgājis pastaigāties un dvēseli var izgaismot to, ko var izgaismot, vai ne? Un tad ir tikai fiziski nepieķerties tam, bet ļauties tām sajūtām, kas naktī tajā sapnī ir piedzīvotas. Un tās divas dzīves, kuras divas paralēlas, divas dzīves, kuras sapratu, ka tās nav iepriekšējās dzīves, jo tās es redzēju reālajā vietā, kur mēs dzīvojām, kad Toms bija reālajām drēbēm, kas viņam bija reālo izskatu, un es sevi atceros tajā dzīves posmā, kā es tur runāju, kāda bija mana valoda, kāda bija manas sajūtas, pat es atceros sevi, kāds bija gada laiks, un izejot no tā sapņa ārā un pamostoties, es, paldies Dievam, ka nevis tur pārtraucās mana sadarbība ar Tomu, jo tur bija tādi notikumi, kurus mēs toreiz izrisinājām, mēs toreiz ar Tomu izrunājām, un acīm redzot, mana un Toma un kā visa respektīvi, mana līnija tika pārlikta uz citu šķautni, respektīvi, varēja notikt tā, bet eņģelis pastāvēja klāt, un mūsu sadarbība ar Tomu, dvēseliskā sadarbība, viņa pārgāja citā līnijā, un mēs varējām vēl vairāk pieredzēt. Bet kaut kas nogāja greizi, un diemžēl, tur tas īstais vārds diemžēl nav, vai nogāja greizi, vai tas bija galēji, var sakot, te es fantazēju, te es neko nezinu, bet jā, 22 dienas
piedodiet. 22 gadi un 4 dienas bija tas laiks, ko es varēju pieredzēt ar Tomu šajā līnijā un šajā dzīvē. Un vai es gribētu aiziet citā līnijā, respektīvi, ko nozīmē aiziet citā līnijā, ja es tikai savu uzmanību veltītu šobrīd skumjām, bēdām, sērām, sevis vainošanai, kas, protams, nemainās. Mēs varam teikt, vai ne, nevajag sevi vainot. Mātei, zaudējot bērnu, ir tikai tāda doma, bet tā ir prāta doma, ar kuru es katru dienu, tā teikt, sevi nepazudinu, un tieši tāpēc es par to stāstu un runāju, un pētu, un skatos, un vēroju, un vēroju, kā, es nezinu, kā to nosaukt, bet doma, dvēseles klātesamība ir kopā ar mani, Tad, kad es laikam vismazāk to gaidu un jūtu, jā. Sapinos savos tekstos, piedodiet, tūlītās atnākšu atpakaļ to galveno pateikt, un ar šo mēs arī šo seriālu ar maniem video šī rīta beigsim. Tātad, šīs paralēlās dzīves, viņas un šīs paralēlās mūsu būšanas līnijas, laiks, pirms laiks pēc, laiks paralēli, kas iet. Ja mēs izdarām kaut kādu vienu savu mājas darbu, kas nozīmē mājas darbs, ir kaut kāda sajūta, kad ar kādu tad ir kaut kāda sajūta, ka kaut kas ir jāizdara. Un mēs tam atmetam ar roku un neizdarām. Mēs nezinām, vai mēs vēl kādreiz, vai mums vēl kādreiz tiks dota iespēja, vai mums tiks dota otra iespēja. Mēs to nekad nezinām. Jebkurā dzīves situācijā, jebkurā. Tāpēc, ja mēs ejam savu izziņas ceļu, un mums ir sajūta, ka kaut kas ir jāizdara, manā gadījumā pats mazākais, ko es izdaru, ir pierakstu. Tad es esmu kaut kur bijusi, un es pierakstu uz papīra, kā dienas grāmatu vai datorā, telefonā. Bet vispareizāk un vislabāk ir pierakstīt uz papīra, kā man ir gājis, kā man ir bijis. Tāpēc šamaniskajās praksēs es to absolūti pārliecinājos, un tas ir Marijas Sils iedzīts, bet pateikts, un tas man ir derējis, kad visu pierakstīt. Kā man ir gājis tajā vietā, to, ko es esmu saklausījusi, es caur savām rokām esmu nonesusi vismaz līdz papīram. Un rakstot parasti ir tā, kad šitien man ir jāpapēt, šitien man ir jāsajūt, tur man ir ar kādu cilvēku kaut kas, un tur būtu ko darīt un ko darīt. Nevienmēr es to daru, bet šajā gadā arvien apzinātāk un arvien apzinātāk. Tik, cik man tas sanāk. Droši vien pēc gadiem es sapratīšu, šitas man darbiņš vēl ir neizdarīts no tiem gadiem. Un atbrīvot to informatīvo, lielo piepūsto galvu, nonesot līdz papīram, un galvenais marķieris ir tad, kad šeit paliek vieglāk, šeit. Tad, kad tie jautājumi, ar kuriem mēs staigājam, viņi vairs mums nav. Un tad, ja mums šodien kaut kas nepatīk, tad ar visu savu, vēl to var saukt par matricu. Sauciet kā grib. Vēl to var saukt par matricu, par bija tas efekts. Neatceros tagad šobrīd. Uz M-burtu bija tas efekts, kur kaut kādā, kur tieši tās multenes skatās, ka vai tekstus, ko mēs no bērnības zinām, un tagad mēs nezinām.
Es saku, informācijas ir miljoniem, bet galvenais, kā tas ir mums katram. Tāpēc ejam savu izziņas ceļu apzināti, piepildam savu galvu ar informāciju un tad to visu ienesam ķermenī to, kas mums ir vajadzīgs. Uz to brīdi, uz to nevis kaut kad jau noderēs, bet te un tagad. Man vajag izdarīt to šeit un tagad. Un jūs redzēsiet, mēs visi redzēsim, ka pasaule taps daudz labāka, daudz piepildītāka ar mīlestību. Jo mīlestība ir pats svarīgākais. Mīlestība ir pats svarīgākais. Ja es nemīlētu savu dēlu, es nekad viņu nevarētu atlaist. Nav tā, ka es līdz galam esmu to izdarījusi, es to neizdarīju un neizdarīšu vēl ilgi, bet es mīlu. Vienkārši šeit tā mīlestība ir. Tas ir pats svarīgākais mīlestība. Ne jau tā maziņā, bet tā lielā mīlestība. Paldies jums!